Tā tad, par ko mēs gribējām parunāt šodien? Jā, ir mirs. Tēmas, jā, tad Kleins, kāpēc nomirs, spekulācijas būs, jā? Beata Jonīte ir mēneša reizes sākušās. Tu esi pārliecināts, ka viņai tagad ir jauns mēnesis tagad? Man liekas, ka viņai būs uz pilnmēnesi vairāk tuvāk. Nu, bet ir hormonu vētras, jo Irsa žurnāls viņu izceļ. Jā, par 3 tabulentiem un SIF finansējumu. Tas interesants vispār ir... Venecuēla. Jā. Protams, nepieminēsim visu tās Valsts budžets. Valsts budžets, ok, jā. In memoriam, es zinu, ka Mārcis Bendiks arī atsudās no fotogrāfa. Viņš jau Mārcis Bendiks arī bija fotogrāfs. Viņš vēl aizvien ir? Viņš arī ir, jā, viņš ir politehnologs arī joprojām. Nu, es nezinu, tu minēji, ka viņš te pēdējo kaut kādu balvu dabūja un brauc uz... Viņš dabūja 500 000 balvu un uz Parīzi brauc. Uz Parīzi. Par foto savām štelēm dabūja balvu. Mana versija ir... Viņa nāvē ir iesaistīts visticamāk sievietes. Tas ir pirmais nāves iemesls. Tas ir vienmēr iesaistīts. Jā, otrs varētu būt alfās. Femme la fatale. Un trešais ir... Kokaīns. Kuram bija Venecuēlas fentanils. Jā. Un ceturtais, kas ir mazāk ticis, ir nelaimes gadījums, ka viņš ir ciets, vienkārši nozāģējis sev galvu, zaģējot Ziemassvētku. Es domāju, ja tur bija sieviete, tad tu sauc par laimes gadījumu. She got lucky, angliski saka, jā? Jā. Nu, jā, neapspriesim detaļas, lai... Nu, lai paliek, jā. Viegls. Tomēr bija talants. Jā, nē, no audiauza, harizmātisks personība. Ļoti līdzīgs Jurim B. Ar lielo P. Ar lielo P, jā. Jurim Bļaģ. Viņam pat, es pirmoreiz, ka viņu ieraudzīju šo te fotogrāfu, es teicu, Bļaģ, mums ir vēl viena kopija. Mums ir vēl viens šitāds ekscentrisks? Ekscentrisks arī var teikt. No Trumps arī ir ekscentrisks? Jā, nu dīvains. Centrs ir viņš nav sākt centra, viņš tur tā kā zirgi pa slimnīcu, jā, joņo hipodromā. Nu jā, mēs sākām tādu puspriecīgu notikumu, bet mēs tad apakaļ pie tēmas par Beātu Jonīti, viņi visos medijos atkal tiek... Galvenais Irsa. Te jau Iksā bija, Twitterī Iksā bija, kad tiek... Nu, ka tā tauta ir... Ka tauta ir nevis tik debīla, vai tauta, protams, ir debīla, to mēs nevaram noliekt. Jonīta ir vadone. Nu, debilai tautai debīla vadoņi, pasties uz Eviku Siliņu. Jā, nu, tas jau viss spoguls. Nu, jā, daudz. Pornhubā ir arī daudz, un pie Woodmana ir filmējušās arī ļoti daudz izskatīgas sievietes no centrāla un austrumu Eiropas. Bet tā ir māksla. Jā, foto, video māksla. Arī montāža. Bet pa Beātu bija, viņi tiek gatavot kā nākamā aizvietotāja Briškenam, ko varēs aicināt, ja nav īsti par ko runāt, nu, ja piemēram cilvēks neko nerubīja, nu, kādi jautājumi, bet viņam ir ļoti daudz, kas sakāms, tad viņu aicina uz TV studiju. Un tad viņš vienkārši aizpilda ēteru. Un piedošana vēl viņu... lielākā daļa politiķi. Piedošana, jā. Un vēl viņu aicina par satiksmes ministru Latvijā. Jā. Bet ko tu gribēji piebilst par Beātu? Beāta viņi populāri, viņi bija ļoti neapmierināti tur intervijā, visi tie komentāri, ka pārmet, kad varbūt tās nevajag iet to 3000 eiro vērto somiņu cīnīties par sieviešu tiesībām. Skaudži. Tie nabagi visticamāk, nožēlojami lumpeņi nabagi, kas nevar atļauties, kas strādā parastu darbu, bet nedzīvo SIF dotācijas. Jā, kas maksimums var atļauties Adidas, ja to uz ātro kredītu jāņem. Nu, parasti tie gopņiki, urlas. Tieši tā. Tie ir tādi. Ir cit līmeņi. Viņi Gucci vai Dolce Gabbana, kas viņai tur bija? Nu, man nav neviena ne otra. Nu, viņi jau augstākā līmeņa. Augstāks raudzes. Augstākā līmeņa politiskā prostitūta. Jā. Un, Ģita, vai tu zināt, ko atšķiras politiķis no prostitūtas? Pateikšu. Es te jautāšu. Politiķis no prostitūtas? Jā. Prostitūtas maz godīgas ir. Politiķis vienmēr tev paprasīs dārgāk. Izmaksās dārgāk, jā. Jā. Nu, tad par Beātu, kurai politiķi iedzersim, jā? Nu jā, bet es gribēju tomēr pateikt, ka tā ir ļoti tāda skumja nots, ka mums,
Vai tas vispār ir politika pasaules? Nu, protams, prostitūcija un politika, tas iet kopā. Nē, ka politikā iesaistās cilvēki, kas dzīvē vispār neko nav sasnieguši ārpus publiskā sektora, tikai uz valsts naudām veģetējuši un tagad spriedīs par kaut kādiem, tur pieņemsim, cik ir Latvijas valstī budžets, cik bija 23, 25, 29 miljardi? 23 vai ne? Mēs pat nezinām. Vai man Amerikas? Es neesmu deputāts. Bet, zem 3. 3 miljardiem. Nu, un šitie cilvēki bez jebkāda... Bez vēl tak parāds. Tas taču nav svarīgi Latvijā. Nu, pusmiljards apkalpošanā nākamā gadā. Nu jā, tas jau sīkums švajo. Un ka pa valsts finansējumu atbild cilvēki, kas nekad nav strādājuši privātajā sektorā. Kas nav pārdevuši, kāds teiktu, šas nevienu kebabu. Putekļu sūcēju. Nevienu putekļu sūcēju. Arts Kampers vismaz leduskapis ir tirgojis. Jā. Viņš vismaz kaut kādā... Es esmu tirgojis Baltkomu, var pateikt. Jā, Baltkomu pateiks, jā. Bet vispār sasaista reālā ekonomika nav nekāda, un šie cilvēki ar vieglu prātu dalā 2 miljonu tur, valsts bērnu tiesības aizsardzības centram. Martai. Nu jā, tur... Komunikācijas koordinācija. Jā, nu visa. Un tad šādi cilvēki tiek izcelti kā viedokļu līderi pa kaut ko. Nu, ok, es jau nesaku, es domāju, ka kopumā Latvijā veiksmīgi cilvēki ir emigrējuši, tie, kas veiksmīgi ir emigrējuši, tā man mācīja, gudrs mācīts vīrs, Juris B. Tie Miami, tie bagātie žīdi jau sen dzīvo Miami. Kristapāns arī teica, tie, kam nav nauda, tie paliek Latvijā. Ka Latvijā paliek vai patrioti vai idioti. Viņš nezina, pie kuriem viņš piedēvot. Bet viņš pats prom jau Briselē, cik es tā atceros. Viņš jau, jā, un visu šo te politisko kliķu veido šādu veidu cilvēku, kas grib uztaisīt ātri kaut kādu karjeru. Vai pensiju Briselē. Jā, un tad vienīgi tas, kur viņu visu tā, ja mēs to visu salīdzinām ar saules sistēmu, tātad centrs ir šis Eiroparlaments vai Eiropas komisija, tā kā valdiņš. Un viņi tur kaut ko, tā kā visam māja galvu, daudz, latvieši. Ne tikai arī, viņi iet arī avangardā. Ko viņš tad mums iet to avangardā? Nē, piemēram, mēs tagad brīvi iegājām internetā šovakar, vai ne? Jā. Bet drīz jau draud tas, ka mums būs vecuma census un jāuzrāda dokumenti, lai būtu telegramā, lai postot, lai likt mēmi. Lai postot, vai mēmi ielikt. Vai mēmi ielikt par nelegāliem imigrantiem. You import third world and you become a third world. Tā būs. Kaut kā tā. To jau cenzēs. To cenzēs, bet tiks necenzē. To vispār nevarēs vairs ielikt. Kāpēc nevarēs, ja? Nē. Tas ir kurs Eiropas Savienībā. Zaļais kurs ir tāds. To neredz vispār. Jā. Jo tagad jau Lielbritānijā mums aizbrauca viens draugs, teiksim kā ir pederasts, jā, bet godīgs un krietns pederasts. Vārdā Kristaps. Uzvārdu neminēsim studijā, varbūt viņš mums klausāsies. Ozoliņš. Saksim viņu pa Ozoliņu. Lai būtu Ozoliņš, jā. Aizbrauc uz Eiropu un vairs Iksā nerādās, ne čika negrabu, jo uzreiz tur ir sutkas par to, ja Iksā ierast kaut ko. Tiešām jau tik traki, bet tad jau tas jau tāds Krievijas, Krievijā tu kritizēji Putinu. Jā, bet Lielbritānijā sēž vairāk, es te parādīšu grafiku, jā. Tad Lielbritānija, tā latviešu jauniešu sapņu zeme arī pārvērtusies ir pa kaut kādu diezgan lielu murgu. Jā, vajag parunāt kādu, kas tur ir tur sēs. Labi, nākamā tēma Venecuēla. Venecuēlas naftas krīze. Sauksim viņu tā ļoti godīgi. Naftas krīze. Naftas krīze, jā. Naftai gan cena ir ļoti zema, kas un pa krīze visiem ir... Varbūt tā ir tā krīze. Peļņas. Tas ir parastam patērētājiem ļoti labi. Izņemot Latviju, jo Latvijā nestrādā ne kapitāls, ne tirgus likumi. Mēs dzīvojam savā LPSR kaut kādā... Plānveida korupcijas ekonomika. Plānveida korupcijas ekonomika, kaut kas tāds, jā. Kur Evika Siliņa vienkārši ir ielikt pa premjeru un ļauj šķeptēties ar valsts naudu visādām nejāgām, un tieši tāpēc viņa tur ir ielikta, ka viņai nav savs viedoklis, viņai nav mugurkauls. Es nezinu, viņai nav. Ir juridiskā izglītība. Latvijā ļoti daudziem juridiskā izglītība, tas neko nenozīmē. Kaut vai doktoru grāci. Ļauj šķeptēties pa valsts maku kā pa savu kabatu.
Un tieši tā iemesla dēļ, ka nav nekādas īsti kontrolas un atbildības, mēs esam tur, kur mēs esam. Es tev īsti nepiekrītu. Tas nav tā kā pa savu kabatu. Tas tā kā pa svešu kabatu. Ja? Pa savu būtu atbildīgāk. Nu jā. Ko tu gribēji piebilst? Par valsts bērnu tiesību aizsardzības centru, par tiem 2 miljoniem komunikācijas stratēģijas izstrādi. Viņiem pašiem notiek 10 komunikācijas speciālisti, bet viņi nespēja tik galā, tad tiem algās 100 000, un tad tie netiek galā, viņi nesaprot, kas viņiem jādara. Un tad kaut kāds Ernst & Young, nu piemēram, tur baigot vai citu konsultāciju kompāniju. Nu jā, nu redz, tev ir maza sieva kaut kāda, tev ir savs bizness. Nu, tu tā 2 miljonus tā vienkārši uzticēsi kaut kādam, nu, es nezinu, pieņemsim, nu, tur teci valsts uzņēmumu, nezinu, kas ir privāts, nosauc, Tel2. Jā, bet tas nav, nu, paņemsim kaut ko. Baltkom, piemēram. Ne vēl Baltkom televīzija, nu, tāds lielāks, kas nav varbūt tās kafēnītes. Pēters Šmidra, jā. Kur nav 5 cilvēku uzņēmums, nu, paņemsim kaut kādu 23, bet nu arī, nu, tur 23 miljoni. Tev ir 23 miljoni gadā budžets uzņēmumam, nu, apgrozījums, ieņēmumu. Ar PVN un nu, tas liels priekš Latvijas mērogiem. Un jautājums, tu tā 2-3 miljonus atdos vienkārši tā nahaļā. Nu jā, nu kaut kam tur. Jā, outsourcings kaut kādu. Es drīzāk pats iztīrīšu to kāpņu tev. Nekā došu. Nu jā, bet valsts iestādēs notiek savādāk. Tur ar to naudiņu spēlējās tā, it kā nebūtu rītdienas, jā. Un skumjākais, ka šādi cilvēki, viņi tad uzkundzējās par valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, un pēc tam vēl kļūst, tas ir tas vienotības elektorāts, viss tas, nevis elektorāts, bet tas, kas ir tā, nu, politiķi tikai publiskā seja. Tur jau tas, kas stāv aizmugurē, dziļā ierēdniecība, deep state. Un tā sistēma ir radīta, un izstāsta, ka mums ir arī knāpsi, ko īsti neviens nevada, ir tas rasnais. Vienotība nevada? Nu, bet ko no partija vada? Nu, tur ir ielikts kaut kāds traumi, bet kur tu esi redzējis viņa pēdējo paziņojumu? Mums katru dienu notiek... Bet kur tu esi redzējis, ka vienotība... Katru dienu korupcijas skandāli. Kambar Tumbačka. Rail Baltica izmaksā 2-3... Ir nelegāli bijusi. Nē, tagad bija kaut kāda tiesa. Nē, Latvijas tiesa tagad pateica pa būvnieku karteli, kad esat nelikumīgi noklausījušies tās būvnieku karteļu sarunas. Jo vienotība nesankcionē to visu. Un viņiem pašiem sponsori. Viņi jau ir daļa no karteļa, kas dod jumtu šim te visam. Es te arī vienu dīleru runāju nesen. Nesaucam vārdā. Es nesen runāju ar konkurences padomu, ka viņi esot siltākā Eiropā. Bezjēdzīga organizācija Latvijā, faktiski. Nu, lūk, bet lai par to nerunātu, tad mediju atbalsta fonds kaut kāds 130 000 gadā, piemēram, iedod žurnālām ir. SIFS. Un tagad viņi iedeva interviju uz pirmā vāku, uzlika Klopa madām. Un viņa saka, mēs latvieši tauta, es nezinu, ko viņa tur teica. Es pat nelasu. Man liekas, ka tas ir, nav svarīgi. Bet ir cilvēki, kas pavākās. Un zin, man ir tas, es esmu mēģinājis saprast, kas ir vienotības elektorāts. Kāpēc pavākas? Vienotības elektorāts ir padzīvojuši sievietes, latvieši tāds. Ierēdnis? Iespējams, viņas visu mūžu strādājuši valsts pārvaldē. Jā, ir tādas arī. Nu, neko cicienu nav darījuši, kā tikai valsts sektorā. Bet tādas, kas iet uz dziesmu noslēgumu koncertu, 4 stundas sēž un klausās. Es tur esmu dziedājis arī. Iedvesmojušās politiķu un kordiriģentu uzrunas. Un pie Saula pērkonas Daugavā viņām ir orgasms. Tas tā spāņu himnu, varbūt, ka tā muzikālo... Tur ir tāds izteikts. Tur ir tāds viens latviešu kontingents tāds, ko es īsti, man viņi riebjās. Man pat tie prievieši latvieši tik ļoti neriebjās, kā, tur ir viens cits tāds izteikts. Es mazliet, tad mums būtu jātais videoblogs, kur es parādītu sociālos tīklos, kā izskatās viņu profilu bildes, ko viņi liek, un kādi ir tie, un kādu kontentu viņi šēro. Tur ir tāds...
Nu, viņiem tur bija nacionālā pornogrāfija. Latvijas nacionālā pornogrāfija. Jā, 10 solīgs pimpis un prīvīt apsiet ar galvu. Nu, tas vairāk būtu Nacionālā apvienībai. Es tā arī sapratu, tu domāji. Nē, es domāju, vienotības autorā. Tu esi drausmīgs. Tas ir NA, jā, tev taisnība. NA pat turpat kaut kādi ir privātā sektorā strādājuši, tur nacionāli domājuši uzņēmēji, tur nav viss tik. Man te arī ir kā liberāli noskaņā draugi, bet man nav kreisi. Es pats esmu liberāls, bet es neesmu kreisi. Jā, es arī labēju tomēr, jā. Labēji noskaņā. Drāzies par Latviju, es teiktu, jā. Tomēr, jā, tomēr tā prievīta, man liekas, šajā ģeopolitiskajā situācijā būtu ļoti nepieciešama. Jo dzimstība kāda mums ir. Cilvēku vairs nepišas. Tas arī. Tā statistika. Jā. Bet reizēm labāk nevajag. Bet ietver. Jā. Tad nākamā tēma. Mēs pa vienotības elektorātu neiespriksim tur. Bet ir arī, kā teicu, Šlesers ir tāda progresīvā vienotība. Nē, es domāju, pēc Šleseru, man Šlesers vispār agrāk ļoti nepatika, bet tā kā es dzīvē nonācu kaut kādā tādā neapskaužamā situācijā. Viņš nopelnījis arī savu naudu, ne tikai no SIFA atsūklājas, kā ir. Viņam tur pārmet sadarbību kaut kādiem krieviem un tā, bet... Kāda krievi? Viņš norvēģu valodu māk. Ko viņš māk? Norvēģu valodu. Viņš norvēģijā strādājas. Viņš Rimī atvaļināja. Jā. Nē, viņš nav, es domāju, viņam tur viņš varbūt... Viņš nav parazītis. Tu domā? Es domāju, ka nē. Nē, viņam, es domāju, ka tur kaut kādu uzņēmēju, tur man, cik es esmu redzējis, un es uzskatu, ka tas Stambulas konvencijas jautājums bija tieši viņu Šleseristu un vienotības sarunāts PR no viņu, jo viņi tad nerunā par reālām problēmām valstī, bet izspēlē Šleseristu to izmet. Izspēlē, redzēja norauga galvas. Viņš reaģēja, viņš neizmeta. Izmeta jau Jaunīta, izmeta vienotību, izmeta progresīvi, izmeta Martas centrs. Finansējumu saņēmē, izmeta. Bet tas bija pēc tam. Pirmajā piketa dienā, kas tad atnāca? Marta un atnāca vēl kaut kāds tur. Tie, kas saņēma tiešās naudas no SIFA. Jā, bet to konvenciju viņi bija spēkā 2-3 gadus. Kas tur tā konvencija? Tagad viņi tur kaut ko salsījušies? Bet stājamies ārā, pohuji. Es domāju, ka nē. Nekas jau nemainītos. Nē, viņi nav nevis, nē. Nekas nevar, Latvija izstādos no konvencijas, nekas nemainītos. Varbūt pat labāk jau kaut kas. Un bija ļoti... Beāta Jaunīta paraudāt 2 naktis. Tas ir tas, par ko ir stāsts. Un ne tur kādam interesē tās sievietes, kas cietuši no ordības. Tā ir vienkārši politisko kapitālu. Tā padās, kā Gobzems taisīja politisko kapitālu no Zoltūdas traģēdijas. Es tev, divas es tādu, esmu emocionāls cilvēks brīžiem, ja? Jā. Un es tev pateikšu par to politisko kapitālu un to Stambulu, es tev pateikšu tā, ja? Vēl 2 minūtes, jā. 2 minūtes, tad mūsu kopējā paziņa, tad Diana, ja? Nelaid. Bet forša meitene, principā. Bišķiņi tarakāni, bet visiem mums ir. Arī man ir, ja. Dzīvoja ar mani kopā kaut kāds pisēs, kaut kas vēl. Tas, viņš viņš nošāvās un pirms viņš viņu nosita, ja. Viņš tomēr neizlasīja Stambulas konvenciju. Viņš neturēja Stambulas konvenciju. Viņš neturēja. Sieviete neturēja, nepalika. Un arī viņa, un kāpēc? Tāpēc, ka tās ir 2 paralēlās pasaules. Un te ir tā lieta. Tāpēc, ka sieviete ar Dolce Gabbanas somiņu nepazīst sieviete bez Dolce Gabbanas somiņu. Nē, varbūt arī pazīst, bet ne par to ir runa. Kā ne? Bet saprot, runa ir par ko citu. Tā, kad teiksim, tevi sāks ar tortas nāzes durt vai, teiksim, mani sist ar Gabbanas somiņu. Kam tu zvanīsi? Ģenerāla prokuroram rakstīs vēstuli, jā? Lasīs Stambulas konvenciju vai tomēr zvanīs policijai? Es tomēr to pēdējo vairāk izvēršos. Bija jautājums par valsts policiju. Es nezinu, kāpēc mēs te šodien paņemam šādu vecu tēmu, bet nācīm redzot... Cilvēki nomirst un nosit viņus ar visu konvenciju pa galvu, ja? Jā, varbūt tās labāk, lai kādu nosit. Jā, bet tad... Es oponējuši. Varbūt tās vajag. Varbūt labāk, lai šie cilvēki tiek nosis Latvijā. Nē, tādā... Okay. Kāpēc? Bet izvēlamies vecumu. Mums ir 60 plus, mums ir daudz pensionāru. Tad būsim ekonomiski atbildīgi, tikslīdz mēs, vai finansiāli atbildīgi pret valsti, ja, un sociālo budžetu. Tiklīdz tuvojas pensijas vecums, tad ir vai jānošaujas, vai jātop nošautām, ja? Bet jauniem cilvēkiem pēkšņi tie šājas ekonomika.
Ne jau tikai kebabs. Nu, ne jau viss taisa, bet... Daži arī kebabs, jā. Jā, bet... Bet, kāpēc jāmirst? Sievietē, kur ir 3 Un jautājums bija par policiju. Jautājums, tu pieskaries policiju. Tāpēc, ka policija viņu neglābi un ģenerālprokurors viņas vēstules nelasīs. Viņa jau nemācies uzrakstīt. Un Stambuls konvenciju pat Beāta nav lasījusi, es pieņemu. Es domāju, ka viņi lasīs. Varbūt. Jā, viņi zina, jo tur ir jāmāk, tur ir 2 panti, kas ļauj NVO izsist naudu. Tas arī bija viens no iemesliem, tā viņi ir lasījusi, jā. Kad, lai cīnītos ar vardarbību ģimenē un pret sievietēm un pret maziem bērniem un citiem maziem bērniem, nav nepieciešama Stambuls konvencija, tur ir krimināla likums, tur ir vēl visādas lietas. Jā, un policijas iecirkņi. Un ir policijas iecirkņi. Un ja policija nepilda savu funkciju, un es šim te mūsu politikas dižguru uzdevu jautājumu, cik no tā papildus finansējuma, kas bija paredzēts Stambuls konvencijas ieviešanai, ir novirzīti valsts policijas tur spējas, vai tur vai viņi. Viņš man neko citu arī neatbildēja, un līdz ar to es pieļauju, ka ir zero. Un tas vienkārši nogriezt nost, tur. Nogriež savādāk policijai, tur likvidē štats, tur likvidē. Un viņiem uzkrāju, kurš viņiem svarīgāk ir vajāt kaut kādu cilvēku dēļ Facebook vai X ieraksti, kas neatbilst kaut kādām mainstream narratīvām, tā kā Anglijā, bet pieņemsim kaut kādu izvarošanu vai slepkavības viņi tur meklē. Un tad, bet arī valsts policijā ir iekšējā, tur tāda, ja kāds redzējis Tumžela evaņģēliju, viņiem ir diezgan nospēlēties uz kaut kādu politisko dienas kārtību, varbūt izņemot valsts policijas priekšnieku un vēl kaut kāds augstākos, kas tur ģenerāla pulkveži, leitnanti. Bet tie, kas tur zemākajā līmenī strādā, tur inspektori un kas vēl tur? Izmeklētāji. Viņam ir kaut kādas 200 lietas jāizskata, kas ir nereāli, un viņš vienkārši kaut kādas 150 lietas vienkārši iemet atvilknē, atrakstās papīros, lai viņam tas nav jāmeklē. To arī tajā filmā parādīja. Un tas nekas jau nav mainījies. Un tur kāds ir internetā komentārā ierakstījis, ka viņš grib izvarot Eviku Siliņu vai nosist Beātu Jonīti. Viņai tur tad Beātu Jonīti uzraksta. Tas ir skaļi. Tāda komentāra tur bija. Bet ja sievietē ir tā somiņa, tad tā nevar. Tik vienkārši. Tāda raksta, tad viņi pasūtās valsts policijai. Ko tā valsts policija, protams, jāatbild iesniegums ir, tad viņi reaģē, tad viņi izmeklē, un tas ir kaut kāds lauku čovaks, vai no Anglijas raksta kaut ko no rūpnīcas. Traktorists. Traktorists, jā, bet tas jau nav cilvēks, viņš jau nevar nopirkt Beātei to 3000 eiro vērtu somiņu. Anglijā pat var iekrāt. Anglijā var, jā. Bet viņš nav tik debils kā Ričards vai otrs. Viņš nepirks. Ričards vai otrs, jo viņam ir, tam otram mūsu domas dižguru ir 2 debili dēli. Viens ir autists. Viņš nevarēja runāt, ja tur. Jā? Un otrs ir vienkārši debils. Klīniski. Klīniski, tu parāds kā tēvs. Jā. Varbūt. Tas jau nekas, jā. Nē, tāds ir tas priecīgā vēsts. Māsai Latvijai visi bērni mīļi. Visi bērni mīļi, jā. Aizlūksim par fotogrāfu un par Dieva apdalītajiem un par garā vājajiem. Par garā vājajiem, par nosistajiem un par tiem, kuriem nepalīdzēs Stambuls konvencija. Un par tiem, kuriem nepalīdzēs. Un kuri tiks tāpatās nosist. Cietīs autokatastrofās. Vai Lāstaka. Ziemassvētku. Lāstaka sen nav krituši. Un, tā kā viss nav tik māms un balts, kā mums te pēdējo mēnešu laikā ir mēģinājuši molēt. Bet budžeti ir. Pieņem, kā domā. Viņš ir slepens, es saprotu, ka viņš ir slepens dokuments. Tāpat kā Šlesera pieslēgums internetu programmā. Labi, uzdod jebkuram vienotības deputātam vai pozīcijas deputātam, kāpēc viņi atbalstīja budžetu, un rekur tā pozīcija, rekur 2 miljoni. Jūs zināt, ka tur ir 2 miljoni komunikācijas pakalpojumu valsts bērnu tiesību aizsardzības centram, ko viņi tur otsars vai kaut kādā. Tā kā par telefonu rēķins, ja? Nē, es neiedzināšos, tur citi arī tur izvērsti bija garāka tēma. Tur Nils par to parunās. Nils Jurģa Liepnieks savā podkastā, jūs gribat dabūt tur kontekstu, tur
Nils ļoti inteliģents izstāstīs. Mēs piezemētāki. Mums nav jaudas. Jā, izglītības tomēr. Mums nav jaudas, nolikt fonā grāmatplaukt. Bet varbūt, ka pagaidi, tomēr reklāmas varētu. Mums viņi vēl nav apmaksāta, ja, bet es ceru, ka ieripos tie kripto kaut kādi, tas, kas ir tie, kā saucas, XMR? XLM? XLM, tie, kas nebija izsakojami, ja? Nē, viss ir XLM. XLM... Viss ir izsakojams. Bet bija taču tādi, kas ir, Private coins? Private coins, jā. Viņi tur būs aizliegti tūlītās Eiropas Savienībā. Kamēr vēl nav aizliegti, es atļaušos pareklamēt, ja? Amerikas viens senators, Johns Kennedijs, kurš nav tā nelaiķa prezidenta radinieks, ja, viņš uzrakstīja grāmatiņu How to test negative for stupid and why Washington never will. Tā kā mums ir valsts valodai arī kaut kā, likumam tomēr būtu bišķiņam jāpiemērojas, ja tad es teikšu, tad kā dabūt negatīvu testu uz muļķību un kāpēc Vašingtona nekad netestēsies, ja? Vai kāpēc, latviski lokalizējot, kāpēc Rīgā Saeima un valdība nekad netestēsies uz klīnisku debilitāti? Kā tev liekas? Šāda grāmata iznākusi, bet latviski. Nē, es domāju vienkārši, kāpēc uz klīnisku stulbumu mums nav kā pieprasīt testu valdībā? Man nav tā atbildi uz filozofisku jautājumu, bet par budžetu noslēdzot, man liekas, Kulbergs ir tā īsumā izstāstīja. Deputāti nezin, par ko viņi balso, viņiem vienkārši ir mašīna, tā vienmēr ir bijis. Viņi peškas ir, deputāts, tā liekas, Latvijā liels samats, un tā, es nezinu, cik tur alga. 2,5, 3? Pie 3 tūkstoši. Vieglāk nekā Anglijā celtniecībā strādāt. Vai tur Rail Baltica projektā kaut kādu to armatūru tur taisīt pāļiem pāri Gogoļa ielai. Tad labāk tomēr par deputātu. Tad var uzaugt uzauciņu, uzaugt brillītes, izties salīdzinoši inteliģents. Un ne par ko īsti neatbildi, neatskaities, un īsti arī neko nesaproti, bet, atnāk televīzija, kaut ko pasaka ekrānā. Tas deputāts. ZLTV var aiziet, vai Latvijas Radio 5 var aiziet uz labdarību un tā kā pagozēties, ja? Jā, kā ir savāds, cik limons, cik viņi savāds? Limon 3 kaut kā. Tā kaut kāda liekulības kampaņa, es nezinu, kurš normāls, man tur pazīstam mūziķi bija aizgājuši arī. Grēviņš tur pazīstam vai tā? Nē, viņš tur senās šo cilvēku saticis. Slabķers. Viņš jau propagandas arī kļūs. Продажная šļuha. Kā jau visi profesionāli žurnālisti, mediju cilvēki kļūst laika gaitā par profesionālām prostitūtām. Jā. Kas par savu darbu un diršanu saņem naudu. Jā. Bet tā, ja viņiem nemaksā, tad viņi nesaka ne viņiem vairs savu domu, ne arī vairs savu viedokli. Tas gan. Jā. Skumji, protams. Dod 5 tā kampaņa, jā? Dod 5, jā. Tad, lai tad visiem bērniem tiek protēzes, kam vajag. Un lai arī kam nevajag tiek. Jā, smadzeņu protēzes. Paldies, tiekamies nākamreiz.